Matemātikas izaicinājums 43. diena. Parasto daļu saskaitīšana 2. daļa. Vakar mēs iemācījāmies saskaitīt parastās daļas, ja tām ir vienādi saucēji. Bet kā saskaitīt daļas, kurām saucēji atšķiras? Ļoti viegli. Tās ir jāpaplašina tā, lai saucēji būtu vienādi. Ja nezini, kā strādā paplašināšana, paskaties un izpildi uzdevumus no izaicinājuma 41. dienas, un tad nāc atpakaļ un skaties šo video. Paskatīsimies šādu piemēru. 2/7 plus 1 puse. Meklējam iespēju paplašināt šīs abas daļas tā, lai to saucēji kļūtu vienādi. Visvieglāk to ir izdarīt šādi. Vajag izdomāt tādu skaitli, kas dalītos ar abiem saucējiem, proti gan ar 2, gan ar 7. Un vēlams, lai šis skaitlis ir pēc iespējas mazāks. Mazākais skaitlis, kas dalās gan ar 2, gan ar 7, ir 14. Tātad paplašināsim daļas tā, lai to saucējs sanāktu 14. 2/7 paplašināsim ar 2, iegūsim 4/14. Vienu pusi paplašināsim ar 7, iegūsim 7/14. Tagad varam saskaitīt. 4/14 plus 7/14 ir 11/14. Tātad, lai saskaitītu parastās daļas, vajag tās paplašināt tā, lai saucēji būtu vienādi, un tad var saskaitīt tā, kā mēs to mācījāmies vakar. Šonedēļ tas arī viss, tiksimies atkal pirmdien, un ar dažiem no jums tiekamies jau rīt, jauno fiziķu skolas nodarbībā par biofiziku.